Šis ir YouTube kanāls Garāžas Rēģē karstā vasaras dienā. Sutīgā, es pat teiktu. Sutīgā. Un prieks, ka jūs sakavas kopā ar mums. Bagāta vasara, ļoti daudz raidījumi, daudz jaunas mūzikas. Esam bijuši festivālos, Zombiju festā un protams, Monkey Pride'ā, kas bija fantastisks. Un jāsaka, ir tāda viena patīkama lieta festivālos, kad cilvēki nāk klāt un pasaka čau. Atpazīst, tu domāji? Nu, es negribu teikt vārdu atpazīst, bet Pirāts no rīta pienāk čau. Tas ir tā patīkami, jā, kad tas ir tāds. Un mēs vienmēr ar Aņģu saprotam, ka mēs mulstam. Es nezinu, ko lai saka, kad tas vairs cilvēki nāk. Skatu uz Garāžu Rēģi un boju foršu. Ir bijis. Jā, tad varbūt viņus vajag visus nointervēt uzreiz. Nedaudz. Jā. Ja jūs ievērojat, Andrim ir ragi. Par ragiem mēs tūlīt parunāsim, bet mums arī ir īpaši jaunums. Mums ir pašiem savs alus! Aliņš! Oh! Tā, tikai nevar varēt. Šitai te šitā uztaisīsim arī pēc tam maziņu video Garāža Rēģē. Mēs tu ieeja, ķipa bārā, kur mamiem lūdzu vienu garāžu rēģē. Jā. Vienu rēģē. No garāžas iedos to dzērienu. Jā. Sadarbībā ar festivālu Monkey Pride un pā. Paldies. Jā, un mēs arī, protams, vienu nogaršosim. Īpaši šinī raidījumā. Alkoholu lietošana kaitīgi. Monkey Pride glāzītēji. Jā. Nevajag aizrauties. Bērniem līdz 18 gadiem nav ieteicams, bet... Jā. Nu tāds, pagaidi. Nedēļ nav bišķis. Es tomēr vikings, es tad kaut kā glāzītē lasmas. Tāds kviesīts. 6,8 aparātie kādam. Interesanti. Tik daudz? Karstā vasaras dienā 3 izdzers un Jā. vairs nereaģēs. Labi, daudz Bet nevajag. tāds miezīgs, jā. Tāds kviesīts bišķiņ. Nē, paldies man šito. Es vēlos reaģēt. Pirāts vienkārši alu nedzer. Tie, kas nezina, Kupolo tirgojās vairākos Latvijas veikalos, un viņiem ir... Daudzos bāros. Jā, daudzos bāros, un viņiem ir dažādi kraftverki, visādi tur... Visādi veidi. Interesanti. Ar visādām. Noteikti ne standarta alus, bet alus ar eksperimentiem. Teiksim, ir labs. Jā. Ja kāds vēlas dabūt Garāžu Rēģē alu, nu tad iespējams, ka būs kāds konkursiņš vai jau iespējams ir bijis. Mēs vienkārši lielamies. Neko nedaram, vienkārši lielamies, ka mums ir tagad savas. Bet tad par kāpēc tev šodien ir ragi? Jūs zini veco teicienu. Ne tāpēc. Ne tā. Es skatījos, nesen beidzās pasaules čempionāts futbolā. Es biju par Norvēģiem. Jā. Par vikingu runājot. Runājot par vikingiem, jau mums apskatītā grupa Varang Nord papildināja savu videoklipu sarakstu ar jaunu videoklipu Ašņa Ausma dziesmu, ko mēs jau reiz skatījāmies, bet grupa mums uzrakstīja atsevišķi tādu ieteikumu, ka viņiem jauns klips un ka mēs varētu tā tikt nostīties. Mēs, protams, arī nostīsimies, jo es atceros, ka dziesma atstāju ļoti labi iespaidu. Varang Nord, kurš nezinu, grupa no Daugavpils, dibināta jau 14. gadā, folk metāla grupa. Un līdz šim izdevusi 4 lielas albumus un 2 mazos albumus. Mazais albums tas ir 2 dziesmas, 3-4. Šo Latviju ir koncertējuši jau Jā. daudz reizes. Viņiem ir ļoti liela pieredze, tā teikt, starptautiski koncertēt ārpus un arī pie mums. Bet par jauno dziesmu, ko viņi paši saka. Dziesmu vai klipu? Jā, par jauno videoklipa režisors ir Pāvels Trebuhins. Un kurš jau daudzus gadus sadarbojas ar dažādiem mūziķiem un videoklipam Ašņa Ausma. Par jauno dziesmu Ašņa Ausma smagais metāla skanējums ar latviešu valodu. Apvienot. Ja?
Es domāju, nav ko daudz liek runāt. Senajām cīņām. Jā. Vai šī gadījumā par dzīvi vai nākošo dienu pēc cīņas? Tā ir ašņa osma, tas ir sarkanā asiņainā rīta osma. Pēc cīņas, tu domā? Jā. Varbūt pirms, kad jau ir tāds. Nē, pēc cīņas. Jau asinis, jau viss karalauks tas viss asinis. jā. Labi. Dziesma bija ļoti ātra un enerģiska, tāpēc ķeramies klāt. Jā, Reka arī uzreiz var redzēt vīri, tā teikt, tērpos. Drūma diena ārā. Atceries šo gabalu? Tas fonā šķūnis tāds. Pils. Pils? Pils? Ne? Nezinu. Varbūt video sapratīs. Šitā bija tā melodiskā vieta, kas man ļoti patika. Bez kad viņam incen ģitāra tāda. Bet incen, ko tas īsti folkā norāda, kad viņš sēž tajā galvaskausa maskā tādā? Es nezinu, burvis tur vēl stāsts varbūt. Vai varbūt tā ir kaut kāda sava veida interpretācija par folkmetālu? Iespējams, ne? Tie zīžļi, visi tie burvi, domā, tur nav. Es atvainojos, ja mēs runājam muļķības zīkais. Nē, man liekas, ka vikingiem bija kaut kāda tā pareģi vai kas. Jā. Bet tas ir varbūt tikai no tā seriāla, bet Nē. nedaudz atgādina to visu tēmu. Ja mums ir ļoti interesanti, tur ir akordeons. Jā. Tas jau viņam visu laiku. Viņš sanāk, ka tad viņš akordeons tad tiek laists cauri arī visādiem efektiem un tagad tā čisti var ļoti dzirdēt. Es nebiju pirms tam pamanījuši. Nē, tā kā mēs iepriekšējais klausījāmies, bet tad nebija video. Bet neesmu visu konceptiem. Jo šito var notriet arī par taustiņiem. Nē, Labs. visās končos ir. Tad es notiek vienkārši te kaut kā. Ja kā viņam tāda forša giča tāda. Jā, tāds koks, dabisks tāds. Pirmā diena laikam ar to giču rokā. Labi. Tā ir tāds sarkanīgas debesis. Asinīm pielietas. Labs, jā, šitā dziesma man viņam ir favorīts. Mēs jau pirmoreiz klausījāmies viņu tā ļoti, tā melodiskā līnija ļoti labi. Klipiņu papildus emocijas. Jā, starp citu klips viņa atkal to dziesmu atdzīvina otrais. Jā. Un es pateiktu, ka ļoti, ļoti labi ir kur piesiet acis. Enerģisks, vēsturisks tāds, jā, ar tērpiem. Kontekstā dziesma. Jā. Profesionāli klips, profesionāla mūzika. Jā. Likās, tā smuki noslēdzās. Lūk, paldies grupai Varag Nord par klipu. Jā, būs jāieliek listītē. Jā, viņš ir listītē. Mūsu Spotify garāža rēģē listē ir visas dziesmas, ko mēs esam garāžā apskatījuši, klausījušies. Un arī Ašņausmi jau sen jau kur reizes. Nē, domāju, YouTube listītē. Jā, bet ja gribētu paskatīt klipu, protams, ir pieejams YouTube. Un arī te pie mums ar mūsu atziņām. Jā. Sekojiet mums, sekojiet Varag Nord, ēt uz koncertiem. Jā.
Un, Džeku priekšā var un iečakojiet mūsu valu. Garāžē. Tiekās.